arī. Tātad без предела. Ребята, выходите на сцену. 90s Kids. 18 mīnus. Un Raka Maka Flow. Nu? Un maigi daudz jums ir. Un tagad vārds pasākuma režisoram Andrim Ušpelim. Skaļi aplausi viņam! Mani dzird? Halo, dzirdējām. Labi. Tā, kā vienmēr, es vienmēr to daru. Es vienmēr kādu komandu izvēlos. Šogad es izvēlējos 2 komandas. Tā, lai viss redz. Es izvēlējos 2 komandas. Un es iedošu ielūgumu vienai komandai uz pirmizrādi. Vārdā nenosauktā zvaigznes, piedodiet, viņi būs krievu valodā, ja? Un jūs varēsiet kādu no komandām atnākt pilnīgi par brīvu. Pilnīgi par brīvu. Tā ir mana balva tieši no manis. Režisora balva. Ja? To izrādi taisa viesrežisors no Rumānijas Ions Sapdaru, ļoti pazīstams cilvēks. Ja jūs, piemēram, Wikipēdijā pameklēsiet, jūs atradīsiet, ko viņš nozīmē. Un 30. novembrī būs ar viņu tikšanās un rādīsim viņa filmu tieši šeit. 17. manuprāt. 30. novembrī, ja kādam interesē, ļoti labs režisors, viņš kaut kur šeit zālē sēž, un Sapdaru, jā, un jūs varēsiet viņu redzēt īstajā. Un viņš, kā teicu, taisa ar mums izrādi, un uz izrādi es gribu aicināt. Gribu aicināt komandu ar nosaukumu 90 Kids. Jā, malači, labi. Un uz filmu un tikšanos ar Ionu Sapdaru es gribu aicināt komandu Movie and Body. Un tagad vārds arī žūrijai. Lūdzu, žūriju uz skatuvi. Žūrija, lūdzu, nāciet, bet tikmēr es jums pateikšu, ka jūs arī varēsiet nobalsot. Jūs pēc tam, kad iziesiet no zāles, varēsiet nobalsot par jums tīkamāko grupu. Un tagad, kad žūrijai ir iznākusi vārds Kristīnei Širinai. Justīnei. Lūdzu. Jāča pārstāvēji. Lūdzu. Tā, labdien, labvakar, liels paldies. Un man prieks jūs visus šeit redzēt, dargie dalībnieki, cienījamā žūrija, skatītāji. Popielā mūsu pilsētā notiek jau 9. gadu. Nākamgad mēs jau svinēsim jubileju. Būs 10 gadi. Un mēs, jauniešu atvērtā centra Jācis jaunieši, vēlamies pateikties jums, skatītāji, par to, ka ik gadu apmeklējat šo pasākumu, kā redzat, zāle ir pārpildīta, katru gadu trūkst viešu. Paldies jums! Paldies komandām, kas katru gadu piedalās. Paldies jums par izrādīto uzticību šim pasākumam. Bet vissirsnīgāko paldies mēs vēlamies teikt Teātra studijai Joriks, kas katru gadu mūs pieņem. Paldies, ka sagaidījāt mūs tik silti, gan vecajā ēkā, gan arī šeit, jaunajā. Paldies jums! Vēlamies teikt paldies arī jauniešu
vai no ir teātras studijas Joriks apvienībai Ēnas, kas atklāja šo konkursu. Pārstāvji! Bet vislielākais paldies Popielas režisoram Andrim Ušpelim. Paldies par ieguldīto darbu, par siltajiem vārdiem un par rūpēm. Paldies par visu, ko jūs darījāt mūsu komandu labā. Kā arī šis pasākums nebūtu iedomājams bez mūsu gaismu efektu meistaram, bijušā Janča dalībnieka Kristapa Kalabanova. Kā arī skaņu operatore Indura Baloša. Un, protams, šī vakara vadītāja Edvina Mihailova. Paldies! Žūrijas vārdā mēs sakām paldies visām komandām un arī viņu atbalstītājiem. Tādu ir ļoti daudz zālē. Un lielākā daļa no žūrijas, man ieskaitot, skatoties šos atmiņas stāstus un veitības par 90. gadiem, es vienmēr dzirdētu līdzi jāizstāst dziesmas ziņas, kā tu izstrādāju radio, un līdz ar to man prieks, ka stils tika ieturēts. Un vēlreiz aplausi gan skatītājiem, gan arī tie, kas tieši skatīs. Nekavēsim laiku un ķersimies klāt pie lietas. Katra no grupām ir saņēmusi savu nomināciju, un tad mēs domamies kulminācijām, acīm redzot, noskaidrosim, kurš tad bija viens no labākajiem, jo visi bija tiešām spīdoši. Un tātad man ir tas gods pasniegt nomināciju stilīgākajiem. Un stilīgākajiem man prieks par to, ka mūzikas materiāls bija ieturēts vienkārši lieliski, 90. un jūs arī saņemat dāvanā balvu no Kebaba. Varēsiet mieloties un svinēt šo uzvaru, un arī no deju studijas, kur jūs varat mācīties salsu. Tas nozīmē, ka jums vēl ir uz ko tikties. Un tā stilīgākā komanda Only 3 Days. Pasniegt ir jautrākā komanda, un tā ir Move Your Body, kas saņem dāvanu no pizzerijas La Pizza. Paldies visiem dalībniekiem, un man liekas, ka šīs konkurss ir lielisks, jo tikai šeit jaunieši uz šīs skatuves, viņi var darīt visu, ko viņi vēlās. Visu, ko viņi grib vēlās un kā viņi to grib un kā viņi to redz, un tikai šeit uz šīs skatuves tas ir iespējams, tāpēc dažreiz šeit notiek polni bezpredēli, un tāpēc man ir liels gods pasniegt nomināciju dinamiskākai komandai bezpredēlā. Стоим и просто в спину. Нас чуть со сцены не сносит от этой энергии замечательной. Спасибо, ребята, большое вам. Номинация «Романтичные». Билеты пригласительные в концертный зал «Горс» получает команда 90 Kids. Всем добрый вечер. И вот 9-й раз стою я на этой сцене, ну, в смысле вообще, победа, 9-й раз. Сначала участников, теперь вот повысили, пиджачок прикупил, так сказать. Итак, мне довелось честь наградить самую театральную команду.
наградить походом в ресторан Little Italy. Итак, 18 минус. Но, внимание, это еще не все. А также эта команда получает спецприз, фотосессию для всей команды. Аплодисменты. Jūs esat vislabākie, viskaistākie, vistalantīgie. Paldies jums visiem! Un man ir nomināts draudzīgākā komanda, un arī viņam ir ielūgums un dāvana kārta Hot Pizza, un tā ir komanda Raka Maka Fo. Un kā arī es gribu pateikt lielu paldies šo pasākumu organizatoriem, darba grupas vadītāji Vinētei. Lūdzu, jums ir sildas skrīt. Mans uzdevums pasniegt 2 balvas, viena no tām ir Rezeknes pilsētas domes balva. Ceru, ka patiks, vismaz to balvu var sadalīt starp dalībniekiem, un tas arī ir labs. Tā ir komanda, kas savu stāstu sāka 1990. gadā. Un tieši tajos 90. sākas arī Rezeknes pilsētas vēsture, tāpēc arī mūsu balva komandai Move Your Body, tas ir pilsētas balva. Un, protams, īpaši gribu atzīmēt, pirms pasniegt pirmo balvu, pirmo vietu tai komandai, kas faktiski pārstāvēs Rezekne tālāk, jau augstākā līmenī, un dalīsies ar savu mākslu, jau sacenšoties ar daudz nopietnākām komandām. Ceru, ka viņi būs labāki, bet gribu arī pateikt, ka šī gada līmenis viņš pieaugs. Mēs gan dējam labāk, gan arī tēlojam labāk, un principā arī režisūra ir līmenī. Tas nozīmē, ka starp komandām tieši ļoti grūti izvēlēties labāko. Bet tomēr labākā ir viena, un šī komanda saņems arī biletes uz Daugavpils ledus hali. Bet arī, kā es jau teicu, viņi pārstāvēs Rezeknē tālāk. Un šī komanda ir 18 mīnus.